Šorīt es biju treniņā un ļoti par to ar sevi lepojos, jo tieši pirms tā treniņā es domāju, ka es mūžam neaiziešu uz to treniņu, bet es to izdarīju. Jā. Wow! Rītvakarēs. Kas ir rītvakarē es būšu Viļņā un skatīšos izrādi. Jā. Wow! Līdzdalībā pats svarīgākais ir saprast, ka tu līdzdalībojies, ka tu esi daļa no un ka tu esi līdzvērtīgs un ka tas ir tāds horizontāls pasākums droši vien vairāk. Un līdzdalībai vajadzētu plaukt un zelt. Tik feins atbildes. Plaukt un zelt. Rasa, paldies, ka tu esi pievienojusies. Tu esi LV līdzdalības sarunām un laikam arī viens no tādiem mūsu galvenajām domām un mērķiem, kādēļ vispār notiek šīs sarunas, ir tieši šis, ko tu teici, lai līdzdalība plauktu un zeltu. Un mēs ceram arī, ka tu esi LV līdzdalības sarunas arī ir tāds mazs piliens lielajā okeānā, lielajā jūrā, lai līdzdalība Latvijā kļūtu labāka, pazīstamāka un, kā mēs te vienā sarunā arī runājam, populārāka. Ja? Bet varbūt tu vari padalīties, kādēļ tev ir līdzdalība svarīga un kādēļ tu vispār atsaucies mūsu aicinājumam nākt runāt par līdzdalību, jo it kā no vienas puses tu taču esi māksliniece un radoša persona, bet līdzdalība tomēr tev arī es saprotu, ka ir svarīga. Kāpēc? Man šķiet, ka tur jāturpina ir arī ar kaut kādu mazliet līdzīgu vārdu un kaut kādu līdzatbildību arī droši vien par to, ko es daru, jo caur tiem darbiem, caur katru to darbu, kuru es daru, es tomēr uzrunāju, es ceru, pietiekami plašu cilvēku loku, un līdz ar to es kļūstu līdzatbildīga par tiem cilvēkiem, par kuriem es runāju, tāpēc man vajadzētu arī būt pietiekami saprātīgai būtnei un censties iedziļināties varbūt vairāk nekā vienkārši tikai paļauties uz savu fantāziju un kaut kādām nojausmām un čutenes līmeni. Un man vienkārši liekas, ka tiešām tāda kaut kāda ļoti lielā mērā tieši sarunāšanās ir ārkārtīgi svarīga un tā kaut kāda es nezinu, tā kopā, saprašana, ka mēs esam kopā, jo ir baigi viegli vienam pašam tur kaut kur drasēt riņķi apkārt un domāt, ka tu esi baigais iekarotājs un ka tev viss superīgi izdosies, bet ārkārtīgi pašmērķīgi un kaut kā gribas tomēr, lai ir jēga no tā, ko tu dari. Vai tev ir svarīgi, ka, piemēram, tu kaut ko radi un pēc tam, ka tu vari dabūt to, ka kāds pēc tam līdzdarbojās kopā ar tavu darbu, vai tavs darbs līdzdarbojas kāda cilvēka dzīvē. Kā tu to vispār redzi, kas notiek? Tu tātad paveic darbu, un viņš iet tautās, ja? Un kas notiek tālāk ar šo līdzdalības momentu? Cik tev tas ir svarīgi un kāpēc? Man ārprātīgi patīk patiesībā, ja man, piemēram, paaicina uz skolām vai uz dārziņiem mazāk man aicina, bet jau arī drusciņu uz dārziņiem kaut kādiem. Pārsvarā man ir bijusi darīšana ar skolām vai augstskolām, un ka man ir iespēja pārunāt kaut kādas tēmas vienkārši, kas ir bijušas tajā manā darbā iekšā, un ko tad šie cilvēki, kas ir to vai lasījuši, vai redzējuši kaut kādās platformās vienalga, vai klātesot, vai attālināti, vai ekrānā, vai uz skatuves, ko viņi vispār ir uztvēruši, sapratuši, par ko tas viss ir, un ka tu vari paskaidrot to, ko varbūt kāds nav sapratis, bet daudz interesantāk man ir saprast, ko es pat neesmu pamanījis to darbiņu darot. Un ļoti bieži ir tā, ka cilvēki, kuri spēja kaut kā asociēties ar to, ko es esmu radījusi, viņi man paver pilnīgi citu kaut kādu arī absolūti skatpunktu vispār citu uz to, kas ir izdarīts, un tas ir ārprātīgi interesanti. Un visinteresantāk ir tas, ka, piemēram, ar grāmatu Puika, kurš redzēja tumsā, kas laikam tomēr no tiem maniem darbiem ir visvairāk arī saistīts ar kaut kādu līdzdalību kā tādu, un atbildību pret sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Tad tas interesantākais ir tas, ka es esmu ar šo grāmatiņu bišķi paceļojuši šur tur riņķī apkārt pa pasauli. Katrā vietā cilvēki nāk klāt un sāk stāstīt savus kaut kādus personiskos stāstus ar līdzīgām pieredzēm, pazīstot, piemēram, kādu neredzīgu cilvēku. Vai, piemēram, Indijā es biju, kur es iepazinos ar Īslandes vēstnieka kaut kādu asistenti vai kaut kā tādu, un viņa nāca man klāt un stāstīja, ka viņas puika ir zaudējis redzi,
un ka viņi arī spēja asociēties ar to, ko es runāju, tad tev liekas tāds, wow, cik tas ir ārprātīgi interesanti, ka tu no tādas mazas domas, no mazas kaut kādas realitātes aizdabū to visu uz otru pasaules malu, un tur ir atsaucība un saprašana un līdzpārdzīvojums, atkal tas visur valkas līdzi. Cik interesanti, ka tu saki, ka līdzdalība tev asociējās ar atbildību, un šajā brīdī, kad tu padalies, piemēram, ar šo piemēru, sanāk, ka līdzdalība patiesībā pavēr tādu, es nezinu, kas tas tāds ir, tas nav horizons, tas ir tāds kaut kāds leņķis, kas ir bezgalīgs, ka viņš kļūst ar vien platāks un platāks, un ko tu varbūt, ko mēs varbūt mēs nekad nepiedzīvot, ja tādas līdzdalības nebūtu. Ļoti inčīgi, jā. Kā varbūt tu kā māksliniece, tu jau minēji mākslinieces, bet tu esi māksliniece. Mēs jau visi esam kaut kādā ziņā mākslinieki, bet es domāju, tu jau sevi vari arī, pilnīgi oficiāli tā arī noteikti devēt. Es tā pieņemu. Bet kā, teiksim, tev kā māksliniecei, tad, kad tu rādi kādu darbu, tu jau minēji to, kad tu kaut kādā ziņā, teiksim, tev notiek saziņa ar auditoriju, ja? Bet tas līdzdalības moments, cik tev ir svarīgi, ka tavs, teiksim, mākslas darbs šis te, reizēm tas ir skatītājs, reizēm jau arī viņš ir izpildītājs, tā ir, piemēram, dziesma, ja? Es pieņemu, tad ir vesels lielais dziesmas svētku koris, ja, kurš dzied tevis sarakstītos un radītos vārdus. Cik tev svarīgi ir šī te miedarbība vai pareizais, ko tā līdzdalība ar skatītāju un kā tu viņu izjūti no savas perspektīvas? Foršs jautājums, jo es arī mazliet pasniedzu dramaturģijas pamatus, piemēram, Liepājas universitātē, RTU, Liepājas akadēmija, es nesaprotu tagad, kā viņas sauc, var sakot, Liepājas universitātē, paliksim pie pamatiem. Un es katru reizi arī studentiem stāstu par to, ka man liekas, ka mēs nedrīkstam ignorēt cilvēku, kurš nāks pēc tam to visu skatīties, un tev ir skanēs dīvaini, ja? Centieties izsakot līdzi. Bet var sakot, sunītis, cik mīlīgi. Šo es negaidīju. Jā, mēs arī. Viņš grib nākt iepazīties. Čau, sunīti. Čau. Sunītim dzert gribos. Sunīti. Tu gan esi, jo. Tu esi iepazinies? Viss ir kārtībā. Kad kārtībai jābūt. Jā. Uzliecēšanos. Tātad Latvijas Liepājas universitāte. Jā, Latvijas Liepājas universitāte. Sekojiet līdz, būs sarežģīti. Tik tālu es atceros. Var sakot, tad, kad es pasniedzu saviem studentiem, es vienmēr saku, ka mums ir tomēr, kā rakstošiem cilvēkiem, jādomā arī par potenciālo auditoriju, kas nāks uz tevi skatīties. Un tad ir tā sarežģītā daļa. Tā sarežģītā daļa ir tāda, ka tad, kad tu kaut ko raksti, tev ir jāskatās tā kā uz to situāciju visdrīzāk no augšas, un tu redzi, kā tur viss attīstās. Paralēli tam tev, protams, ir jādomā par to, ka būs izpildītāji jau neesmu es, tā nav īsti mana atbildība, bet man ir jāspēj uzrakstīt tā, lai tie izpildītāji spētu to manu domu tomēr kaut kā aiznest līdz tiem uztvērējiem beidzot. Un tad, lai es varētu paredzēt kaut kādā nosacītā veidā, vai tas izdosies vai ne, man ir ik pa brīdim jau rakstīšanas procesā jādomā, ko es redzu no malas. Tā kā nevis no augšas, nevis no iekšas, bet tiešām no malas, kā atkāpjoties vispār no tā visa. Tas ir jocīgs process, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo galvenokārt droši vien tāpēc, ka tad, ja es ignorēju, ka nāk kāds cilvēks vispār piedalīties manis radītā kaut kādā pasākumā, tad kāpēc es vispār to daru? Tas ir tieši tik vienkārši, jo tā dramaturģija vai arī dziesmu vārdi, tas tomēr tiek radīts, lai kāds to pēc tam skatītos, lai kāds pēc tam to piedzīvot un varētu kaut ko iegūt no tās visas pieredzes. Tāpēc par to domāt ir svarīgi. Es gan neesmu no tiem, kas procesa laikā baigi dalās ar to savu jēlmateriālu. Tas man nepatīk īsti. Es tomēr ļoti lielā mērā uzticos kaut kādam savam iekšējam radaram laikam par to.
Vai tas atbilst kaut kādiem, patiesībā kādam radam. Vienkārši mana gaume ir vienīgais mans lakmus papīrītis, nekā citi, jo man nav pavisam vienkārši. Bet pēc tam, kad man ir iespēja aprunāties ar cilvēkiem un saprast, ko viņi jūt, vai domā, vai saprot, vai kas vispār viņos ir nācis vaļā, tad tas man ir ļoti svarīgi. Un es cenšos to ņemt vērā arī, nevis tikai, rekā forši viņš tur tā norēģēja, bet ņemt vērā, kas vispār ir tas, kas ir aizķēries, jo tas noteikti man noderēs pēc tam. Tā ir tāda ķēde vairāk, ka tu iepriekšējā darba atsauksmes vari paņemt līdzi nākamajam. Kā tā? Es ceru, ka jūs sapratāt, kāds ir. Piņķe, tāda tamborēšanas prieki. Bet tad sanāk, pirmkārt, tev ļoti labi šis padodās, šī piņķerēšana, tev ir reāli, tā tad ir piemēri un ir praktiski redzams, ka tā tad cilvēki izmanto tavu mākslu. Bet kā tas ir? Bet, teiksim, tas arī tajā brīdī, tad, kad tu esi radījis kaut ko tik lielu, pareizāk sakot, kaut ko tik ļoti izmantojamu, tu saki, nākošajā darbā, tas līdzdalības process, piemēram, cilvēki pasaka, man tur patīk tas, vai man tur šausmīgi grūti bija šim tik pāri, un ko jūs tur esat uzrakstījis cienījumā rakstnieces kundze, bet gan jau, kad ir kaut kad dzīvē kāds kaut ko šitādi pasaka, kā tu pēc tam ar to tiec galā, jo, tātad ir droši vien ne tikai rozes, bet ir arī bults kaut kādā brīdī, un šis bults droši vien nepalīdz pēc tam radošajā procesā, ne? Es tagad, man svaigākā pieredze, kur ir mums bija pirmizrāde Tēvs klusums Liepājas teātrī. Un pirmo reizi es piefiksēju, ka man ir, es, protams, gaidu ārkārtīgi recenzijas un kritikas, lai gan šausmīgi baili, bet gaidu. Es neticu tiem, kas saka, es nelasu, man neinteresē. Bet labi, tas uz viņu atbildību. Bet es esmu piefiksējis, ka man vienmēr jāizlasa ir 2 reizes. Jo pirmajā reizē, tad, kad es lasīšu, automātiski man iekšējā balss būs nē, viss slikti, fuj, kas tur ir? Un tad tu novāc to intonāciju un izlasi vēlreiz. Un izlasi, nē, normāli. Normāli atsauksmi. Kaut ko saprat, nesaprat, piekrīt, nepiekrīt, viss kārtībā. Tā kā es tiešām neuztveru un nepaturu to pirmo iespaidu uzreiz kā vienīgo pareizo. Es mēģinu tā kā pašķetināt. Vai tiešām rasiņi tu saprati, ko tev saka? Tas ir pirmais. Un otrs, kas atkal nākamais, tas tamborēšanas cilpiņš, ir tāds, ka tad, kad kāds cilvēks reaģē asi uz kaut ko viņš ir piedzīvojis, visdrīzāk tas ir viņam trāpījis visprecīzāk kaut kur tur, kur viņš nav gribējis, lai viņam trāpa. Un tad atkal man ir ļoti interesanti padomāt, kāpēc, kur tad varētu būt bijusi tā sāpīgā vieta, kur ir šis darbs ietrāpījis. Un tad jau atkal tu saproti, kur šādu vecumu, šādu dzimumu cilvēks šādā situācijā reaģē tā, to es varētu izmantot kaut kad tālāk, kādā nākamajā darbā. Katra tā reakcija patiesībā manī baro. Tas tik jocīgs, bet tā ir, jā. Tas tad, ļoti nesaraujami tie visi procesi. Es gribēju Rasi pavaicāt, jo droši vien bez tā, ka tu esi mākslinieks un radoša persona, tu, protams, esi arī, tā kā vienkārši, varētu teikt, arī iedzīvotājs parastais kaut kādā brīdī, vai ne? Drīzāk vispirms, jā. Bet kā tu izjūti, varbūt ne tikai domājot par radošajiem procesiem, bet kā tu vispār izjūti līdzdalības kultūru Latvijā, un kas varbūt tev kā šim cilvēkam arī, kurš dzīvo sabiedrībā, kurš ikdienā kaut ko dara, kas varbūt tas, kas tev pietrūkst, traucē, vai tieši otrādi kaut kur tu redz, šis ir kaut kas, kādēļ ļoti forši ir dzīvot Latvijā starp Latvijas cilvēkiem, jo pie mums notiek šādi? Man, protams, labi, es sākšu ar pēdējo svaigo vienu brīnišķīgu piemēru, kas man liekas ļoti forši. Man puika 7 gadi, viņš trenējās futbolā, un viņiem ir tāda brīnišķīga jau tradīcija, ka viņi reizi gadā rīko ģimenes dienas, un tad futbolu iet spēlēt visi ģimeni. Mammītes, fātrīši, māsas, brāļi, visi. Tas ir tāds līdzdalības pasākums vistiešākajā mērā. Un tad notika mums šis piedzīvojums, un māsa arī 7 gadi stipri apvainojās, jo futbols nav tā kā viņas mīļākā nodarbe pasaulē. Un tad es viņai teicu, bet pagaidi, kad tu justos labāk? Un viņa saka, ja man rekur dejošanā būtu arī tāda ģimenes diena. Un es uzrakstīju viņas skolotājai,
Kur ideja varbūt nodara kaut kad, trešdien mums visiem vajadzēs iet stiept špagatus tagad laimīgi. Un man šķiet, ka... Un māsa laimīga? Māsa ir super laimīga, brālis ir stipri skeptisks, tētis, man liekas, viegli svīsti jau tagad, tā kaut kā. Bet man šķiet, ka tas ir tāds, mazo lietu labais piemērs, arī, lai mēs labāk saprastu, kam iet arī cauri tie mazie cilvēki, kaut vai tādā vienkāršā tiešām treniņā, ir forši ik pa brīdim iejusties tajā visā un saprast, ka noskriet vienkārši pusotru stundu ir stipri grūti vispār, ja kas. Lūk, un ka tu arī esi, tad tu esi arī līdzvērtīgs ar visiem tiem pārējiem vecākiem, kas ir tev tur blakus, un nav vairs tur kaut kādu tur to sociālo atšķirību vai kaut kādas varēšanas, nevarēšanas un tā tālāk, un tas ir kaut kā tā forši, un jā, ka tās idejas, man liekas, mēs pārāk rēti dalāmies ar labām idejām, un man šķiet, ka tas būtu forši, ka tu kaut ko pamani, forši, es gribu, lai šis notiek vēl kaut kur, un vienkārši dot uz priekšu kaut kādas tādas ieceres un lietas. Tev ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc mēs reti dalāmies ar labām idejām? Es nezinu, bet tas droši vien ir saistīts ar to kaut kādu jocīgo mentālu. Bet Rasta arī pati teica, ka tu nelabprāt dalies ar jēlu materiālu procesā. Jā, bet tas ir jēlu materiāls. Tas ir tas brīdis, kad es viņu nedrīkst nevienam rādīt. Rādīt jau drīkst, bet tad visdrīzāk kāds pateiks, es nesaprotu, un tad man būs drausmīgi, un tad es nevarēšu to visu pabeigt. bet to es nedrīkst dot, tāpēc, ka man viņš jāpabeidz, saproti? Tas cits pasākums. Bet kāpēc mēs tā darām, es nezinu. Man liekas, ka mēs vienkārši esam kaut kā, es nezinu, šis tas latviešu pelēkais iekšējais runkulītis, kas tur sēž un purpina ik pa brīdim. Viņš, diemžēl, ir. Droši vien mums viņš jāpaijā ik pa brīdim, ir jāsaka, viss būs kārtībā un nebēdājies, nav tik traki. Un tad jau kaut kā arī notiek tā dalīšanās ar labām lietām un viss pārējais. Bet, zini, kas vēl ir interesanti, es kaut kādu pagājuši gadu, man bija situācija konkrēta, kurā es sapratu, ka bēdīgi ir tas, ka mēs neesam mācīti palīdzēt. Mēs neesam mācīti to darīt. Mēs neesam mācīti apstāties un reāli palīdzēt, ja kādam vajag. Un es pēc tam vienkārši situācijas biju mašīnā un es redzēju tur mazu meiteni. Mamma viņu ved uz stieņa ričukam, un tas bērns kā krita, un es nesapratu, vai viņai tur ar to kāju viss kārtībā, vai ne, var sakot, bija kaut kāda briesmīga situācija, un es braucu, un es aizbraucu, un es saprotu, kāpēc es aizbraucu, varēju taču vienkārši apstāties. Es varēju kaut ko, vienalga, man viņi pateiktu, rupī ej tālāk, es ietu tālāk, vismaz būtu mierīgāk. Bet tā bija tāda kaut kāda arī lūzuma situācija, un tad pēc tam pagāja kaut kāds laiks. Un tad es pieņēmu vienkārši, tajā brīdī es pieņēmu, ka, stop, ja notiek kaut kas, tev vienkārši ir tev jāiemācās ir apstāties un kaut kā palīdzēt, un tad viens tantuks bija nokritis, un tad es apstājos, un tad es paiegāju. Kā tev gāja šajā situācijā? Interesantākais bija, ka apstājos es piegāju pie viņas, stāv tur tā mašīna, kur nevar tikt neviens garām, un pofiks, durvis vaļā, viss notiek. Un tā tantiņa bija nokritus, un viņa nevarēja piecelties, un tur skaidrs, ka vajadzēja saukt ātros. Un apstājās vēl viens cilvēks, un tu saproti, te vajag vienam to izdarīt, un uzreiz kaut kā savalkās apkārt pārējie, kas arī palīdz, un kaut kā, tā. Tā līdzatbildība arī kaut kāda. Jā, viena kaut kāda laba lieta. Izrāda šo ķēdes reakciju. Bet par to mācīšanu palīdzēt, tā ir baigi dīvainā lieta. Es nezinu, jo man tiešām likās, ka mēs vienkārši tiešām kā tādi, ka tas nav mācīts. Kāpēc? Šī ļoti interesanta tēze patiesībā par mācīšanos palīdzēt, jo man liekas, palīdzēšana arī iesaistīšanās, palīdzēšana citiem, ja tā ir arī tāda, vispār pamata, man liekas, tāda līdzdalības attieksme un forma, vai ne? Jā, absolūti pamats kaut kāds pat droši vien. Jā, es kaut kur lasīju, es neatceros avotu un tēmu, bet tur bija tāds teikums, kas man ļoti uzrunāja tādā, šajā sakarā, ko mēs tieši runājam, ka tā kā jaunā paudze ir diezgan tā kā vienaldzīga
Un tāpēc vispār draud ka visas sistēmas kaut kādā vienkārši sajuks, un sabruks, tāpēc, ka vienkārši. Tā kā no vienas puses es to visu saprotu, bet jā, šis te vārds vienaldzība, tas ir tas, kas man laikam visvairāk šķiet bīstam, jebkurā sabiedrībā vienalga, vai tas ir jaunieši, vai tie ir vecieši, vai tie ir vidus gados cilvēki, ja. Ka tā vienaldzība, tas noteikti ir tas, ko mēs varētu kaut kā mēģināt tad pelēko latviešu puteklīti samīļot un pateikt, ka viss būs kārtībā, ja, un tad šo te vienaldzību kaut kā iedrošināt kaut kādu, es nezinu, kas tas ir, drosmi vajadzīgi vai kaut kāds enerģijas būsterīts, kaut kas, kas tad palīdzētu šim, jo es domāju, to saskarās tik ļoti daudz cilvēki, kuriem ir labs, kuriem sirds ir īstajā vietā, vienkārši tu tiešām, tu brauc garām, jo tu esi iekrampējies, pats esi stresā no tās situācijas, ja tev, ka cilvēkam bailes, ka man bailes. Ja, jā, tā ir. Vēl es gribētu tomēr atgriezties atpakaļ pie mākslas. Varbūt, ka tu tomēr vari iekomentēt, jo māksla tāds liels jēdziens, un ar līdzdalību tāds liels un netverams, un tikpat netverams. Viņi ap divi diezgan tādi it kā ļoti definēti, bet netveram jēdzieni, bet it kā, ja tā no sākuma pasaka, tur mākslinieks rada, un pēc tam, tas, kas notiek ar to darbu, tas tā kā nav vairs uz viņu neatiecas, jo darbs strādā tālāk un tā. Bet kā tu komentētu, kā tev šķiet vispār, tā tīri filozofiski, māksla un līdzdalība, cik mūsdienās tam ir, cik mūsdienās šiem diviem bumbuļiem būtu jākrustojās, un cik varbūt kaut kādā brīdī tam vispār nav nekāda sakara, ka māksla, līdzdalība, un katrs vispār iet savu ceļu. Kā tev šķiet, kā tu to redzi? Manā ideālā pasaulē tas ir bezmazliet viens vesels, es nezinu. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir tomēr tā līdzdalības kaut kāda klātbūtne mākslā, jo citādāk, manuprāt, tas viss var pārvērsties tādā kaut kādā mācīšanā. Tur ir tā bīstamība, ka tu paliec kā radītājs, tā mākslas darba, tā notikuma radītājs, it kā paud, ka tu zini labāk, vai tu zini vairāk, vai tu kaut kur es jums tagad parādīšu. Nē, dar tā, lūdzu. Tas ir kaut kas tāds, nezinu, man liekas, slidens pasākums, pa kuru iet, jo vienmēr skatītāju rindās būs kāds, kurš zina daudz labāk par tevi. Absolūti daudz labāk par tevi. Un ar to tā kā vajadzētu rēķināties. Un par to, ko tu minēji arī, ka ir tas radītājs kaut kas, un tad dzīvo kaut kur to savu dzīvi. Es nezinu, man liekas, ka vismaz tie radošie cilvēki, kurus es zinu un kas ir manā tādā lokā, tomēr baigi vaktē, kas notiek ar to bebīti, kas ir palaists pasaulē. Ir kaut kā ļoti svarīgi, tomēr, kur tas darbs nonāk, kaut vai tā pati Lecsaulīte. Šobrīd jau arī, kur 10 gadi tai dziesmēs, tāpēc ir 10 gadi mākslas. Wow! Tiešām apaļjubilēja. Apaļjubilēja, jā. Bebītim. Tā ir dziesma, kur tiešām mēģina ik pa brīdim izmantot šur tur visu kaut kur. Bet Raimonds Tiguls, jā, viņš bija arī tas, kurš man kaut kādā mērā to parādīja, ka viņš ļoti tā uzmanīgi skatās, kam viņš dod zaļo gaismu, ka viņš saka, nepaldies šeit, nē, jo tomēr tā dziesma jau ir iekodējusies arī, un tas arī ir līdzatbildība un līdzdalība ar tiem cilvēkiem, kam šī dziesma jau kaut ko nozīmē, un ja tagad viņi pēkšņi sāks skanēt kaut kādā, nezinu, lielveikalu reklāmā, kaut kāds tāds baigais downfalls aizies vienkārši visam tam, kas ir viņas fonā jau. Tā, un tu nedrīksti tā kā arī pēc tam ar saviem kaut kādiem lēmumiem nodot tos cilvēkus, kas tev ir līdznācēji jau šim visam, līdzgājēji un kaut kā tā. Tas arī tāds. Kas varbūt priekš tevis ir tās svarīgās tēmas tavos darbos, ko tu apskati un kas ir vispār tavā radošajā fokusā? Man liekas, ka es vispār runāju par ārprātīgi vienkāršām lietām. Mana vismīļākā tēma, no kuras es droši nevaru un nevarēšu izbeigt un turpināšu to darīt, ir ģimene. Visās visdīvainākajās formās, kādās vien tā var eksistēt un pastāvēt, bet vienmēr tas ir par un ap kaut kādu tomēr to ģimeni, jo tas ir tāds baiglavais veidojums. Jo nav jau tā, ka visi tur ir baigi izvēlējušies būt. Daži ir izvēlējušies būt šādā ģimenē. Dažiem vienkārši vajag būt šādā ģimenē, grib vai negrib, un tad tur jau drāma pati ir klāt stāvoša. Un man ir baigi ērti un labi, bet
Bet man liekas, ka man tas arī ir svarīgi, tāpēc, ka es ļoti labi apzinos, ka tad, ja es runāšu par šīm tēmām, man sapratīs. Jo mums visiem ir tādas vai citādas ģimenes pieredzes. Un tā kā man ir svarīgi, lai man saprotu, un lai saprotu, ko es esmu uzradījusi, tad ir forši. Un tur arī nāk tā saikne atpakaļ un viss pārējais brīnums. Ko tu pateici par šo tēmu ģimeni? Kaut ko smieklīgu, varbūt kaut ko dramatisku, kaut ko traģikomisku. Tā kā katrā tajā žanrā tur ir vesels stāsts, ko tu varētu... Bet varbūt, ko tu pati tā rakstot, noteikti arī kaut kas veidojās, lēnām nāk klāt kaut kādas, izpratni vai sajūtas vai kaut kādas nosēžās, kaut kādas pārdomas. Īstenībā, lai cik tas varbūt šobrīd skanēs ārprātīgi speciāli, bet patiesībā jau tur arī ir tā līdzdalība vienkārši ir viens no fundamentiem, kas vienkārši ir pašā kaut kādā saknē, ka tu nedrīkst lai nu kur, bet tā ir tā mazā vide, kurā tev ir jābūt super līdzdalībīgam un tu nedrīkst būt vienaldzīgs. Un kas notiek, ja tu kļūsti vienaldzīgs? Kāpēc tu kļūsti vienaldzīgs? Ko pārējie no tā gūst, kur viņi to aiznes tālāk? Kā tā ķēde atkal turpinās, ka tas viss ir tāds nepārtraukts process un kurā brīdī tu vari pēkšņi saprast, ka tu drīksti būt vājš starp šiem cilvēkiem. Un vai tiešām tas ir sliktākais, ko izdarīt? Izrādās, ka, nē, varbūt tas ir labākais. Tas tieši tas, kas visiem bija vajadzīgs, lai tu kaut kādā mirklī esi vājš tajā visā. Lai, var sakot, tur ir zeltā čupiņa ar visu, ko kur vēl tur var rakties un pētīt un darīties. Rasa, vai tu vari paraksturot to sajūtu? Atkal mēs tā mazliet lēkājam, bet tas ir labi. Tas tu šorīt bija treniņā, tas droši vien arī varētu mazliet drusciņās pareflektēt to. Vai tu vari paraksturot to sajūtu, kas ir, kāda ir, ka tajā brīdī, kad lielais dziesmu svētku koris dzied tavus vārdus, cik tur cilvēki bija, piemēram? Daudz cilvēku, principā, tā kā faktiski izlaiž caur sevi un atkārto vārdus, kurus tu esi kaut kādā brīdī radījusi. Iespējams, es nezinu, jautājums ar domu, ka to kādreiz dziedās lielais dziesmu svētku koris. Nē, jāsaka. Bet vai tu vari padalīties ar tām sajūtām? Jo ļoti interesanti, tas ir tas, kas man īstenībā ienāca prātā. Man ar to Lecsaulīti vispār tur ir tik daudz visādi jocīgi stāsti, kas ir jau līdzi viņai nākuši. Pirmkārt, tas radīšanas process bija ļoti jocīgs arī, bet tajā pašā laikā ļoti arī apzināts un pragmatisks nebija. Un tur nav tas romantisks, tur saule lēc un es sēžu un domāju par latviešu tautu. Tā nebija. Es biju šausmīgi aizskaitinātā stāvoklī tajā konkrētajā situācijā, jo es biju meistarklasēs un man likās, ka man tērē laiku šis process, kas tur notiek. Un es nedabūju no tām meistarklasēm to, ko es gribēju. Un es biju dusmīga. Un es, protams, kavēju visas termiņus. Un es esmu meistarklasēs. Un es nobastoju kaut kādu vienu no tām lekcijām, aizgāju uz to istabiņu, sapratu, viss tagad es rakstīšu. Un es kaut kā laikam uz tā rēķinu. Un paldies, protams, tagad tiem pasniedzējiem, kas bija atbraukuši tur no kurienes un darīja, ko viņi tur darīja. Es uz tā rēķinu, ka viņi bija iztērējuši manu laiku, diezgan apzināti gribēju uzrakstīt kaut ko paliekošu un vērtīgu un kaut ko tādu jēgpilnu. Un tad es rakstīju, ko es tur uzrakstīju, aizsūtīju Raimondam Tigulam. Pirmais, ko viņš man atbildēja, kas tad tas tāds par Kronvaldu Ati? Man likās, nē, viss ir slikti, šausmas. Bet tad pagāja, protams, kaut kāds mirklis, un tad viņš man zvanīja un saka, Rasa, nāc ārā. Un es izēju ārā, viņš piebrauc pie manas mājas ar savu mašīnu, un viņš saka, kāp iekšā. Un es iekāpu, man liekas, ka man kaut kas ir, un tad viņš vienkārši savā mašīnā uzlika pirmo to, kaut kādu to melnrakstīņu visam. Viņš, ir taču, vai ne? Ir. un tad mēs ap divi priecīgi domājām, ka, laikam jau kaut kas tur ir. Bet, par kaut kādu tur tālāk ejošu kaut ko, jebko vispār nebija nekādas domas. Man, protams, bija ārkārtīgi svarīgi, ka pirmajā reizē, kad tas izskanēja Meža parka estrādē vēl tikai, Lecsaulītes tajā lieluzvedumā, ka šo dziesmu dziedāja dejotāji, jo es pati esmu dejojusi tautiskās dejas. Un man likās, es esmu kaut ko viņiem tagad iedevusi, un tas ir tik forši un viss tā skaisti. Bet, pēc tam bija tie dziesmu svētki, un es kaut kā līdz tam brīdim nebiju, pirmie dziesmu svētki, kur skanēja Lecsaulīte, un es līdz tam brīdim nebiju aizdomājusies par to,
kur tur vispār, vai aicina vārdu autors vai nē, lai gan pēc tam tu, protams, kad tu sāc tīt to bildīt atpakaļ, tu saproti, protams, tur Māra Zālīte iet un māja ar tām puķītēm, bet, jā. Un tad tev iedod tos ielūgumus, un tev liekas, wow, tu kaut ko dzīvē esi izdarījis, jo cilvēks stāv nenormālās rindās, un tev iedod tagad ielūgumu. Un man uz tā ielūguma rakstīts kaut kāds D sektors, 17. rinda, tur kaut kas. Un es domāju, forši kaut kur mēs tur būsim vienalga. Es gribu vienkārši to dzirdēt. Un tad es eju ar to savu ielūgumu, un protams, ka sanāk, ka tur ir noņemti kaut kādi tie priekšējie nost, un tu sēdi otrajā rindā aiz virsdiriģentiem, tev iedod programmiņu, tu atver programmiņu, tur ir Rainis, tur ir Māra Zālīte, tur ir visi, kas notiek vispār. To nevar saprast. Man ir cilvēki prasījuši, kāda ir tā sajūta, bet tā sajūta nav. Viņi tā kā nav, jo tev nav īsti ar ko salīdzināt. Un tas drīzāk ir tā, ka tu skaties, un tev ir tāds sajūta, ka tev priekšā vienkārši ir stikla siena, un tu tā kā tur esi, bet ir tāds... Vai tiešām? Vai arī varbūt ne? Jo jocīgākais, protams, ir tas, ka tu stāvi tur, un tu jau redzi no tās otrās rindas tikai to lielo priekšējo, to milzu kori, nāk tie dejotāji, bet tu pagriezies uz otru pusi un saproti. Tur vēl ir tā milzīgā jūra. Un tad jau vēl iedomājies to jūru, kas skatās pie televizora ekrāniem. Jā, to viss arī tiešraidē. Bet man ir ļoti forši arī, mājās mums ir tāda iekšpagalms, un viņš robežojās ar pārējo kaimiņu pagalmiem, un ļoti bieži vasarās ir, ka tu dzirdi vienkārši, ir kaut kāda playlist, un tu jūti, tā ir tā, kur būs tā lecalīt kaut kad tuliņ. Tu paiet kaut kāds mirklis, un aiziet, un tu dzirdi kaimiņu vēl klīdzi, un tu sēdi savā dārziņā. Man arī tā dziesma ir Spotifyā pie favoritiem ielikt. Es domāju, tas tāds average, tāds vidējiem latvietim ir. Jā, tas ir baigais brīnums vispār. Jā, un paši jau dziesmu dejasvētku, man liekas, kopumā arī no līdzdalības viedokļa ir tāds ārkārtīgi nozīmīgs moments. Jā, tieši tā. Un patiesībā, kur tas ir labs piemērs, jo mums jau tomēr tas ir kaut kur ierakstīts, kaut kādā iekšējā asinsritē. Vajadzētu tikai pievērst tam vairāk uzmanības laikam. Un par to arī pētnieki ļoti daudz strīdās, vai tā ir līdzdalības forma vai nē, jo tas ir tā kā ārkārtīgi specifiski Latvijai, protams. Protams, viņi savu brīvo laiku tam atdod, ne jau tur nevienam. Latvija taču vispār ir specifiski. Mēs taču vispār esam specifiski, unikāli, brīnumaini. Tā, ar to varbūt, ka mēs arī šodien varam noslēgt savu brīnumaino sarunu. Kā jums šķiet? Ir vēl kaut kas, varbūt, ko tu vēlēsi pateikt, ko tu nepateici, bet ir jāpasaka. Lai mums visiem forši vasara. Lai izdodās, lai ir forši vasara. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu.